Šodien mēs esam Bauskā, mūsu Reislanda, 6. posms Latvijas autokrosa čempionātā. Tiks sadalītas visas godalgotās vietas un būs grandiozais fināls. Es 3. gadu cīnos par 3. vietu un esmu iedzinējos. Man ir 6 punktu deficīts, kurš man ir jāpārvar. Un tikko konkurence netika finālā. Ļoti žēl, gribējās viņu pacīnīties, bet tehnika ir tehnika, tur neko nevar izdarīt. Un tas nozīmē, ka man ir visi darbiņš jāizdara finālā, kas nebūs viegls, jo pie šiem ātrajiem visiem mežoņiem un viss, kas šeit notiek, 5. vietu man ir jāizcīna, un to noturēt un izdarīt. Startējot no 7. būs diezgan grūti, bet es darīšu visu, ko varēšu. Dienas sākums labs, un tad notiek kāds lūzuma punkts. Šajā brīdī tā bija ātrumkārba mūs pievīla, 3. reizi šo sezonu. Bet ļoti paveicās, ka ir ļoti labi, teiksim tā, konkurenti, kuri vēlējās, lai es tomēr esmu uz starta un palīdzēja, iedeva savu rezerves kārbu. Mēs paspējām, visu sariktējām, tikām uz 3. kvalifikāciju un ar to mums pietika, lai tiktu pa taisno finālā kā 7. Kārbas nomaiņa, protams, bija tāds ļoti stresains brīdis, jo, ja godīgi mēs sacensību režīmā viņu vispār nebijām mainījuši, tikai mājās pacēlāju un nebijām droši, vai paspēsim, bet bija jāmēģina jāiet uz pilnu banku, obligāti, lai paspētu 3. kvalifikāciju. Un tas mums izdevās. Mēs paspējām, salikām un nobraucām 3. kvalifikāciju, kur atklājās vēl daži defektiņi, kurus esam novērsuši. Un cerams, ka fināls būs bez defektiem un patīkams ar vismaz 5. vietu, lai pietiek punkti un varam svinēt 3. vietu. Biju ļoti emocionāli forši īstenībā sagatavojies, tāds mierīgs, par prātu. Izvēlējos, ka netaisīšu nekāds kontakts, lai pasaudzētu mašīnu un tomēr kārtīgi nobrauktu, jo latiņa bija uzlikta un izrādās man beigās bija jānobrauc obligāti par 4. vietu. Pa 4. Es galvā domāju, ka pa 5. Un to es arī mēģināju darīt. Pirmais līkums, kontakti, cīņas, aizgāju, man liekas, pēc pirmā līkuma ierindojos jau 4. vietā. Un tad galvenais mērķis bija turēt tikai turēt līdzi, nepalaist vaļā, braukt ar viņiem. Biju pierādis jau konkurentiem tiešām jau tuvu, un viens no lietuviešu lejušu konkurentiem izslīdēja vienā līkumā, kur es jau pienācu viņam vēl tuvāk klāt. Un tad tramplīnā, kas ir tā kā pēdējais tramplīns pirms finiša, viņš pazaudēja izējas ātrumu, kur es jūtu, ka man ir labs pātrinājums, ka man ir jāiet uz risku, zinot, ka priekšā ir dzeltenie karogi, kur pirmajā līkumā trasē ir izstājusies mašīna. Es tomēr riskēju, es domāju, 4. vieta ir forši, 3. ir nodrošināts, bet es gribu arī uz tā piedestāla nogaršot to šampi. Fināla braucienu nobrauc pa 3. Visiem pateicīgs esmu vispār par visu, kas šeit bijis skaists, kas man palīdzēja šeit nonākt, atbalstītāja ģimene. Un pats galvenais neaizmirst manu mīļoto dāmu, kura izturēja, ka es dzīvoju pa to garāžu, ka es tur skrūvējos un neesmu mājās un ziedoju tomēr ģimenes laiku, kur varēju pavadīt viss, un tomēr mēs kopā to izturējām un mīļš un liels paldies viņai, mīlu!